Nu, esi sveicināts šodien Dieva vārdā. Runājam par dziedināšanu, par dievišķīgo dziedināšanu, un mums ir otrais seminārs šodien. Un padalies arī ar kādu savu draugu savā laika joslā, varbūt aizsūti pat WhatsAppā, lai kāds arī var pieslēgties un klausīties. Un pirms mēs sākam šo otro nodarbību, tātad es došu tev sekundīt, lai tu var padalīties un arī uzrakstīt kādu komentāru, te es varu redzēt, kurš klausās, bet es jau varu redzēt un sveicinu katru vienu, vienalga vai tu esi tuvāk vai tālāk, un tas ir brīnišķīgi, ka mēs arī šajā darbdienā varam būt Dieva vārdā, varam stiprināt savu ticību, lai mūsu dziedināšana iet uz priekšu. Un tad mēs tagad lūksim Dieva žēlstību, kas mums ir pilnīgi nepieciešama. Mīļais kungs Jēzu, es tev pateicos par šo iespēju, ka mēs varam būt tavā vārdā, tavā patiesībā. Un tu devi man sirdī, ka nepieciešami ir steidzīgi, ka vajag šos seminārus, lai mēs varētu staigāt dievišķajā veselībā, un tas, kuram ir kāds sātana nomākums, kāda slimība, lai viņš varētu tikt dziedināts, un lai mēs arī varam palīdzēt citiem staigāt pilnīgā, perfektā veselībā. Paldies tev, ka tavs labais plāns priekš mums ir ne tikai grēku piedošana, bet arī veselība. Un es lūdzu tavu žēlstību šodien, žēlstību man mācīt, man sludināt, saprast, kā tikt vadītāji no tava svētā gara, un katram vienam šī brīdī žēlstību uzņemt tavu vārdu, atvērtu sirdi, izsalkumu, jo tu saki, kas ir izsalcis, to tu paēdināsi, un arī tos, kas pieslēgsies vēlāk, lai viņi ir izsalkuši un izslāpuši saņemt no tevis. Un mēs pateicamies par dziedinātām emocijām un visvairāk par dziedinātu ķermeni. Jēzus vārdā, āmen. Vai tu vari teikt āmen? Sagaidoši mēs esam. Tātad mēs vakar iesākām runāt par kādiem šķēršļiem, kas mums traucē saņemt dziedināšanu. Un kāds varbūt teiktu, kāpēc uzreiz nesākt ar tiem principiem, kā lai saņem dziedināšanu, bet tad, kad tu dzirdi Dievu vārdu, tu vari saņemt šo dziedināšanu kaut vai šajā pašā mirklī, jo Dieva vārds ir tas, kas dziedina. Viņš sūtīja savu vārdu un mūs dziedināja. Paldies Dievam par viņa vārdu. Un tātad viens no šķēršļiem, vai varētu teikt, ka liels šķērslis, ļoti tāds populārs šķērslis, ka mums nav drosme, nav paļāvība, nav pārliecība, ka mēs it kā būtu nopelnījuši dziedināšanu. Un viena no tādām lielām lietām ir mūsu pagātne, mūsu pieredze, tas, ko mēs esam darījuši savā dzīvē, vai savā dzīvē piedzīvojuši. Citreiz pat tas nav tavs pārdarījums, bet kā cits tev ir nepareizā veidā izmantojis, un tu jūti par to kaunu. Un tad, kad tu nāc pie Dieva, lai saņemtu viņa žēlstībā, viņa labās dāvanas, tev šķiet, ka tu esi tā kā necienīgs, ka tu nevarētu to saņemt. Un tātad mēs ar kaunu par sevi vai par savu darījumu, kaut kādu, ko mēs esam nodarījuši, mēs nevaram savu pestīšanu izpirkt. Mums ir jātāķējas pašiem no savas pagātnes, un tad, kad mēs esam sapratuši, ko Dieva vārds māca, tad mūsu sirdī ienāk prieks, ienāk brīvība. Un šodien es arī klausījos kādu mācītāju, kurš teica tādu attēlu. Tas nebija tieši par dziedināšanu, bet tas bija par kādām citām lietām. Un viņš teica, tas ir it kā, ka tu būtu iestidzis kādā māla bedrē, un tagad Dievs tev ceļ ārā, un viņš tavus apavus tagad tīra un mazgā, bet tu vari redzēt, ka tie apavi vairs nav tādi, kā tie bija pirms tu iestigi tajā bedrē. Bet man ir jaunums tev. Dievs tev dod jaunus apavus, Dievs tev dod jaunas kurpes, lai tu vari skriet. Un vienalga, vai tas ir saistībā ar dziedināšanu, vai tas ir ar tavu uzdevumu, ar tavu debesu skrējienu, Dievs tev šodien dod jaunus apavus. Attāķējies no pagātnes un skrien Dieva perfektajā plānā. Tātad mums nav jāstaigā kaunā ne par ko, jo Jēzus Kristus ir samaksājis pilnībā par mūsu grēkiem. Viņš mūs ir apžēlojis. Un šeit mēs iesākām runāt, ka pestīšanai ir divas daļas. Un viena ir tā, ka Jēzus asinis
tiek galā ar mūsu grēku. Viņš mūsu grēku aizskalo prom. Un otra daļa pestīšanai ir, ko Jēzus sagādāja savā krustā sišanā, savā nāvē. Tā ir pilnīgi jauna daba, pilnīgi jauna izmaiņa mūsos. Jo, ja tu vari iedomāties, piemēram, koks, plūmju koks, viņš nekad nevar nest ābolus. Viņam ir plūmes sēkla un viņš nes plūmes. Un ābolkoks nes ābolus. Tu nevari uz ābolu koka kaut kādā veidā dabūt plūmes. Tev ir jāizmaina visa tā sēkla, ir jāizmaina visa koka daba. Un to Jēzus ir sagādājis savā krustā sišanā, nāvē un augšām celšanā. Viņš mums ir sagādājis pilnīgu izmaiņu, pilnīgi jaunu dabu. Un tātad mūsu ticības, jo viss, ko mēs saņemam no Dieva, ir ticībā, un mūsu ticības liels izaicinājums, varētu teikt, pirmais izaicinājums ir saprast savu identitāti. Kas mēs esam? Ka mums ir šīs bērna tiesības, ka mēs esam piedzimuši Dieva ģimenē, ka mēs esam Dieva taisnība Jēzu Kristu. Un tad, kad mēs tiekam glābti, mūsu identitāte tātad izmainās. Un paskatīsimies vēlreiz brīnišķīgo rakstu vietu Ebrejiem, kas ir 4. nodaļa, bet pirms tam es to identitātes pāntu nolasīšu. 2. korintiešiem 5:21. 2. korintiešiem 5:21. To, kas grēka nepazina, tas ir Jēzus Kristus, viņš, Dievs, mūsu labā ir darījis par grēku. Tātad Jēzus kļuva par grēku manā labā. Kādēļ? Tur ir paskaidrojums. Lai mēs viņā, Jēzu Kristu, kļūtu Dieva taisnība. Tātad Jēzu Kristu mūsu identitāte vairs nav, kad es esmu grēcinieks, jo Jēzus visu mūsu grēku pie krusta jau viņš piesita. Es vairs neesmu grēcinieks, es esmu apžēlots, bet es neesmu apžēlots grēcinieks. Tā ir tava vecā daba, tavs grēcinieks. Arī apostols Pāvils saka, jūs, kas bijāt miruši savos grēkos un pārkāpumos, tā ir pagātne. Bet tagad es esmu pilnīgi jauns radījums. Kā 2. korintiešiem 5:17. Pilnīgi jauns radījums, kas bijis ir pagājis. Viss ir tapis jauns un viss ir no Dieva. Nākošajā pantā ir teikts. Īpaši arī latviešu jaunajā tulkojumā mēs varam redzēt, ka tajā nākošajā pantā ir teikts, ka visas lietas ir no Dieva. Tagad tavā un manā dzīvē visas lietas ir no Dieva. Mēs esam pilnīgi jauns radījums. Mēs esam Dieva taisnība. Un mēs vairs neesam grēcinieki. Un tam ir jāienāk mūsu domāšanā, mūsu sirdsprātā. Visā, ko mēs redzam par sevi, mēs esam pilnīgi svēti, pilnīgi šķīsti, pilnīgi mīlēti. Kā romiešiem ir teikts, kas mūs šķirs no Dieva mīlestības? Nekas mūs nevar atšķirt no Dieva mīlestības. Un tagad vēstule Ebrejiem, vēlreiz 4. nodaļa un 16. pāns. Tāpēc piesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību. Palīdzību īstā laikā. Šeit ir labi pateikts tieši ir šīs divas grupas, lai saņemtu apžēlošanu un lai saņemtu žēlastību. Un ja mēs skatāmies tajā jaunajā latviešu tulkojumā, tur ir tā kā vēl labāk, vēl skaidrāk pateikts. Ar drošu prātu piesim pie žēlastības troņa, lai tiktu apžēloti, saka, lai es tieku apžēlots, tātad, lai tiktu apžēlot, tā ir viena kategorija, mums jātiek apžēlotiem, un saņemtu žēlastību. Tā ir otra kategorija. Ir gan apžēlošana, gan žēlastība. Angļu valodā ir pilnīgi tādi citi saknes vārdi. Tur ir mercy, apžēlošana, un grace, žēlastība. Un mums citreiz latviešu valodā tie vārdi sajūg kopā, jo tā sakne ir žēl, ja? Apžēlošana, žēlastība. Bet tās ir divas atsevišķas lietas. Apžēlošana ir par mūsu grēkiem. Tātad, tad, kad mēs dzīvojam savu ticības dzīvi, notiek kādas lietas, ka mēs neizdaram perfekti kā vajag. Kaut arī Dievs mūs ir aprīkojis ar visu nepieciešamo, bet nevienmēr mēs kārdināšanās nostāvam. Un citreiz nezināšana, nav prāts pārveidots pēc Dieva vārda pietiekoši. Un mēs sagrēkojam. Un mūsu sagrēkošanai ir nepieciešama apžēlošana. Lai Dievs mums piedotu, Jēzus upura dēļ, lai Dievs mums piedotu. Un viņš saka,
drosmīgi nāc, drošu sirdi nāc pie Dieva žēlstības troņa, tu saņemsi šo apžēlošanu, tu saņemsi šo grēku piedošanu. Bet tas, ka mēs sagrēkojam, tas nemaina to, kas mēs esam, mūsu identitāti. Mēs neesam vairs grēcinieki, mēs esam Dieva taisnība Jēzu Kristu. Un šajā žēlastībā, kas mums ir jāsaņem no Dieva, šajā otrajā kategorijā, ka mēs nākam pie viņa žēlstības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un saņemtu žēlastību. Un žēlastība ir tā kategorija, tas ekipējums, tas vārds, kas mums dod, ja varētu tā teikt, svētā gara enerģiju, svētā gara aprīkojumu, spēku, lai mēs nekristu vairāk tajā grēkā. Īpaši, ja tā ir kāda lieta, kas ir saistījusi ilgāku laiku, kur mēs krītam atkal un atkal, un tad tas ir tāds milzīgs šķērslis, kad tu pa sevi sāc domāt, es nemaz tik labs neesmu, un nezinu, vai Dievs man varētu dziedināt, citus gan, bet es neesmu tā kā pelnījis viņa dziedināšanu. Un tāpēc ir tik svarīgi saprast, ka mūsu daba, kas mēs esam, mūsu stāvoklis Dieva priekšā nemainās ar to, ja mēs sagrēkojam. Mēs joprojām paliekam Dieva taisnība Jēzu Kristu. Dieva daba ir mūsos. Bet, lai mēs varētu nevis atkal krist grēkā un nākt un nožēlot, atkal krist grēkā, nākt un nožēlot, mums ir nepieciešama šī žēlastība, šī dievišķā enerģija, dievišķais spēks, lai mēs spētu nākošā reizē turēties pretī kārdinājumam un iziet ar uzvaru. Tāpēc ir tik svarīgi, ka mēs piedzīvojam šīs uzvaras, jo viena uzvara tevi motivēs, tevi enerģizēs, tev būs pārliecība, ja es varēju toreiz uzvarēt, es varēšu vēl vienreiz uzvarēt. Ir ļoti svarīgi šie ticības piedzīvojumi. Tātad Dieva žēlastība mani aprīko. Saki, aprīko. Aprīkot tam, ko Dievs grib, lai mēs darām. Ka nav vienmēr tā, es nāku, kungs piedod man, aizeju, atkal kungs piedod man, atkal piedod man, un paldies, ka Dievs ir piedevis. Nē, mums ir jābūt aprīkotam, lai mēs varam izdarīt Dieva darbu, kam viņš mūs ir nolicis. Kaut vai tam, lai mēs varētu dzīvot dievišķā veselībā, lai mēs zinātu, lai mēs būtu pārliecināti, ka visi Dieva apsolījumi mums pieder. Un uzšķirsim romiešiem 6.14. Romiešiem 6.14. Paldies Dievam par viņa vārdu, un tas Dieva vārds, kurš tev tā lec sirdī, tad tu uzreiz tur, kur tu esi, tu saki slava Dievam, paldies Dievs tev par šo vārdu, atsaucies viņam. Romiešiem 6. nodaļa 14. Tad grēks vairs nebūs jūsu kungs, jo jūs neesat padoti bauslībai, bet žēlastībai. Tātad Dievs mums dod žēlastību, lai grēks vairs mūsos nevaldītu. Vai arī, kā latviešu jaunais tulkojums saka, pār mums, lai vairs nevaldītu. Un arī apostols Pāvils un arī apostols Pēteris visu vēstuļu sākumā vai beigās vai abās vietās, viņi vienmēr saka, žēlastība un miers, lai jums ir no tā kunga bagātīgi. Un tātad vienalga, ko tas ietvertu, žēlastību un miers, mēs varam redzēt, ka tas mums ir pilnīgi nepieciešami. Un arī tad, kad mēs lūdzam, tā ir ļoti pareiza lūkšana, ka mēs sakam, Dievs dod man žēlastību šodien, lai es varētu būt laba sieva vai labs vīrs, lai es varētu būt labs darba kolēģis, lai es varu būt laba māte, lai es varu būt labs draudzes loceklis, lai es varu būt labs līdzcilvēks, lai es varu būt labs mācītājs vai kalpotājs. Un Dieva žēlastība ir tam pietiekoša. Mums ir jāprasa, lai viņš mums dod, jo tad, kad mēs prasām, tad viņš mums dod. Arī ir žēlastība dot. Žēlastība dod debesu valstībā, vai žēlastība dot arī nabagam. Un mēs varam prasīt, kungs, dod man to žēlastību, dod. Un tad mēs drosmīgi nākam pie Dieva troņa, lai prasītu šo žēlastību. Tātad Dievs mūsos būvē pārliecību no sava vārda, no atziņas, no atklāsmes par viņa vārdu, ka viss vecais ir pagājis.
Tev nav jābūt nokaunējušamies par to, ko tu agrāk esi darījis vai kā tu agrāk esi bijis. Un šeit es gribu dažas lietas uzskaitīt, tāpēc, ka varbūt automātiski tu saki, es jau nekaunos par to. Jā, bet padomā, vai tas netraucē tevi nākt pilnā pārliecībā un paļāvībā pie Dieva troņa? Es uzskaitīšu tikai dažas lietas. Piemēram, ja tu esi vecāks un bērns izaug un tu redzi, es neesmu visu tik labi darījis, kāds nepareizs izvēles bija. Un tagad katru reizi, kad tu redzi, ka bērns kaut ko tur nepareizi dara, tev ir tā kā uz tevi tas ir. Kaut arī tu esi lūdzis Dievam piedošanu un tev šķiet, ka Dievs tev ir piedevis, jo ja mēs lūdzam, viņš, protams, ka mums piedod. Bet tomēr kaut kā tā, kad liekas, ka, ja es nebūtu tā darījis, bet šodien attāķējies no tā, Dievs tev ir piedevis. Nevelc to pagātni līdz kā tādu vecu mēslu. Tu nekur tālu netiksi. Tev ir jāattāķējas no pagātnes. Kāds varbūt domā, jā, tā ir tā mana ģimene, es piedzim alkoholiķu ģimenē, un Dievs jau saprot, ka es tāds esmu. Jā, Dievs saprot, bet tava identitāte nav ar tavu ģimeni, nav ar to, kā tu esi uzaudzināts, nav ar to, kā ir tavs tēvs un māte, kā viņi ir darījuši, ko viņi ir tevī ielikuši. Tāpēc, ka tavs tēvs jaunpiedzimšanā ir debes tēvs, un tava identitāte tagad ir Dieva identitāte, un tev jātāķējas no visas pagātnes. Tā ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Un arī svētais gars mums dots ir par palīgu, ka tad, kad mēs lūdzam, viņš mums palīdz lūgt arī par šīm lietām, jo tā ir Dieva žēlastība mūsu dzīvē, ka mēs varam lietot šo svētā gara lūgšanu. Skatīsimies vēstulē Efeziešiem, un tie principi tev palīdzēs novilkt to veco cilvēku. Efeziešiem 4:22, un tad pamazām būs daži panti uz priekšu. 21. Bet jūs par viņu, par Kristu, esat dzirdējuši un mācījušies tā, kā ir patiesība Jēzū, ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums ir jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilc iet bojā. Citā tulkojumā ir teikts, ka ir jānoģērb šis vecais cilvēks, jānorauj nost. Pagātne pati par sevi viņa tā nenokritīs. Tas, kā mēs skatāmies uz sevi, ko mēs par sevi domājam, un mums tur ir jāpielieto tāds agresīvs spēks ar Dieva vārdu, ar Dieva vārda atklāsmi, ka ir jādara tas, ko Dieva vārds saka. Mums ir tātad šis vecais cilvēks, tā agrākā dzīve, Sātans nāk un viņš grib, lai mēs domājam, ka mēs vēl esam tas iepriekšējais, ka mēs esam tas grēcinieks, un ka grēcinieks neko citu nedara. Grēcinieks, viņam ir grēka daba un viņš grēko. Bet tad, kad tu esi taisnais, tev ir taisnā daba, tu negrēko. Un tad, kad Sātans tev nes kaut kādas atmiņas, tās atmiņas citreiz pat var nākt, tad, kad tu dzirdi kādu dziesmu, piemēram. Varbūt tā ir pat kristīga dziesma, kur vēl pa pasaulīgām dziesmām. Vai kāda smarža tev atgādina kādu notikumu, bet tev ir jānorauj tās lietas nost. Tu nedrīkst par viņām domāt, tu nedrīkst par viņām meditēt, jo Dieva vārds saka par to, kas taisns, paties, godājums, kam laba slava, par to domāt. Tātad norauj, viss vecais ir pagājis, tā ir pagātne, tā vairs tev nepieder. Un nākošais pants. Un jāatjaunojas savā sirds prātā. Tas nozīmē, ka ir jāpārveido savas domas. Un tāpēc arī tu tagad klausies Dieva vārdu, lai tev būtu domas, kur barot savas domas, šodien pārdomā to Dievu vārdu, ko tu dzirdi šodien, ka tev ir jāatmet tas vecais cilvēks. Tu nedrīkst domāt par to, un tev jādomā jaunas domas, tev jādomā tās domas, ko Dievs domā par tevi. Tev jāatrod tā identitāte, ko Dievs domā par tevi. Skaties Dieva vārdā, ko viņš runā par tevi, kas tu esi, kas tev pieder, par to visu domā. Tāpat līdzīgi arī Romiešiem 12:2 ir teikts, pārveidojies, atjaunojot savu prātu. Tātad daudzi kristieši ir ļāvuši Dievam izmainīt savu uzvedību. Tas nozīmē, varbūt tu agrāk dzēri alkoholu, tu tagad vairs nedzer. Tu negāji baznīcā, tagad tu ej baznīcā. Tu varbūt agrāk smēķēji, tagad tu nesmēķē. Tu agrāk lamājies, tagad tu nelamājies un tam līdzīgas lietas. Bet tu neesi ļāvis Dievam mainīt savas domas. Tu to tur it kā, ka tā būtu tava personība, ka tu esi tāds, ka tava identitāte ir tāda, un tā ir tā problēma. Tev tas ir jāgrib noraut.
Tev ir jāgrib izmainīt savu identitāti. Un tad tu saki, bet tad es vairs nezināšu, kas es esmu. Nē, tu zinās, tu esi tas, ko Dievs saka par tevi, kas tu esi. Tu neatrod savu vērtību tajā, ko tu savā dzīvē esi pieredzējis un kādi tev ir bijuši uzskati. Tev ir jāgrib un ir jāprasa Dievam to žēlastību, ka tu vari mainīt savu domāšanas veidu, savas vērtības, par to, ko tu patiesi ņem, kas ir patiesība pēc Dieva vārda. Tā ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Es tev iesaku vēl pārklausīties šo raidījumu, tāpēc, ka daudzi ir izmainījuši savu uzvedību par kristīgu uzvedību, bet viņi nav ļāvuši Dievam mainīt sevi, savu būtību, savu iekšējo cilvēku, jo mēs esam tas, ko mēs domājam, un ja tu domā pa vecam, tu nespēji satvert dziedināšanu, tev ir jāsāk ieraudzīt sevi, tev jānorauj vecais cilvēks, jānorauj vecās domas, jānorauj, tu tās vairs neesi. Tas ir tas, kas bija piedzimis dabiskā veidā, bet tu esi atdzimis, tu esi piedzimis no Jēzus Kristus, tagad Dieva sēkla ir tevī, un tu esi pilnīgi jauns radījums. 24. pāns. Un jāapģērb jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva, patiesā, taisnībā un svētumā. Tātad jaunais cilvēks tev ar varu, ar Dieva žēlastību ir jāvelk virsū. Pats par sevi viņš neuzvilksies. Tev ir jāsāk domāt Dieva domas par sevi. Un šajā pantā arī tiek pateikts, kāds tad ir tas jaunais cilvēks? Viņš ir radīts pēc Dieva. Kāds ir Dievs? Viņš ir svēts, viņš ir paties, viņš ir pilnība. Tu esi tāds radīts un tev ir jāpieaug tajā. Tev jāpieaug Dieva svētumā. Tā sēkla jau ir tev iekšā. Dabiskais cilvēks, tā kā bērni, piemēram, viņi piedzimst, viņi automātiski aug, bet ar garīgo tā nav. Tev ir jāgrib, tev ir jāliek sevi iekšā Dievu vārdu un jāgrib paņemt, nevis tas, ko tu jūti. Jūtas ir arī jāpestī, jāšķīsta, lai viņas pievienojas Dieva vārdam. Un tad, kad tu to sāks darīt, tad jūtas jau sāks iet tev pakaļ tam. Tātad mēs esam radīti pēc Dieva, patiesā taisnībā, patiesā svētumā, patiesi taisni, patiesi svēti. Vai tu vari iedomāties sevi? Nu, tagad iedomājies. Tā kā, kad tu būtu tagad pēkšņi pilnīgi jauns, nekāda pagātne. Visas iespējas, vienalga, cik tev gadi ir, vienalga, kāds ir tavs ķermeņa veselības stāvoklis, vienalga, kāds ir tavs emocijas, bet iedomājies, it kā zīdainis no jauna piedzimis, bet jau pieaudzis. Pilnīgi jauns, visas iespējas, visa enerģija, viss Dieva labums, Dieva labās domas par tevi. Vai tu spēj to ieraudzīt? Un sāc tajā dzīvot pilnīgi svēts, pilnīgi Dievam patīkams, pilnīgi pieņemams. Mums ir jāsāk augt šajās lietās. Un tur rakstīts ir jāapģērb jaunais cilvēks. Tas nenotiks tā kā vienreiz pa visām reizēm, bet tu audz tajā, ka tu liec sevī Dieva domas. Es esmu taisns, es esmu taisnots, man ir piedots, es esmu svēts, es esmu šķīsts Dieva asinīs. Dievam es esmu mīlēts, Dievs priecājās par mani. Kā es priecājos, ka man piedzima bērns, ja tu esi sieviete, ko es bērnu, piemēram, dzemdējis. Dievs priecājas par mani, kā es viņam patīku. Es esmu Dieva taisnība, Jēzu Kristu. Es tev vēl gribu pateikt tādu kategoriju. Ir diva veida cilvēki, tā kā divas sugas varētu teikt. Ja? Sugu mēs parasti attiecinām uz dzīvnieku un tā, bet man nav cita kategorija, kā lai es to pateiktu. Ir diva veida cilvēki. Viena ir dabiskie cilvēki, un otra suga vai otra kategorija, klausies uzmanīgi, ir kristietis. Kristietis, tu nes, tas ir pilnīgi citādāks cilvēks, absolūti citādāks. Viņš nav tas dabiskais. Un uz šo dabisko cilvēku attiecās slimības, bet uz to kristieti, uz to, kurš dzīvo pēc Dieva likumiem, uz tevi ir citi likumi, kas attiecinām uz slimību. Tev slimība nepieder. Vai tu vari ieraudzīt, kāpēc tik svarīgi ir tava identitāte, ko tu par sevi redzi, kas tu esi Jēzu Kristu, kāds tam sakars ir ar dziedināšanu. Tātad katrs cilvēks, kurš nav jaunadzimis,
kurš nav piedzimis no gara, kā mēs pagājušā raidījumā to runājam, un tagad, ja tu neesi jaunadzimis, tu vari teikt, Jēzu, es dzirdu tavu vārdu, es esmu grēcinieks, piedod man, šķīstī man savās asinīs, paldies, ka tu nomiri, tu samaksāji par maniem grēkiem, tu augšām cēlies, un tu esi dzīvs, man ir piedots, āmen! Un tad, kad tu to saki no visas savas sirds, tu esi kļuvis par šo kristieti, un tu sāc dzīvot tagad Dieva likumos, un uz tevi attieksies tie veselības likumi, kas uz katru kristieti. Bet ja tu neesi jaunadzimis, tad tavs tēvs ir velns, un tu pavadīsi mūžību kopā ar velnu. Bet tad, ja tavs tēvs ir Dievs, tad tu esi piedzimis Dieva ģimenē. Bet sava daba, sava garīgā daba, tā kas ir iesākusies, tev ir jābaro un jāmaina. Jaunpiedzimšanā mūsu daba izmainās. Un vēlreiz tātad lasam romiešiem 8. nodaļa 2. pantu, kas ir dziedināšanai ļoti svarīgi tev dabūt atklāsmi par šo pantu. Romiešiem 8.2. Jo dzīvības gara likums Kristu Jēzu tevi ir atbrīvojis no grēka un nāves likuma. Dabiskais cilvēks, tās, kurš ir cilvēks, viņš dzīvo zem grēka un nāves likuma. Viņam nekas nav jādara, vienkārši piedzimstot šī pasaulē, mēs visi esam zem grēka un nāves likuma. Bet tad, kad mēs Jēzu paņemam par savu kungu, tad, kad mēs kļūstam jauni piedzimuši, jauns radījums pavisam, mēs dzīvojam zem gara likuma, un uz mums attiecas pilnīgi citi likumi, kā citā valstī. Un uzmini, kur tad mājo slimība? Vai grēka un nāves likumā, vai gara un dzīvības likumā? Protams, ka grēka un nāves likumā mājo slimība, bet mēs neesam tie grēcinieki. Mēs esam tie, uz kuriem attiec gara dzīvības likums. Lasīsim vēl vienu rakstu vietu, kas ir no vecās derības, Jesaja 53. Jesaja 53, 4. un 5. pāns. Un tad bieži cilvēki zina tieši par dziedināšanu šīs rakstu vietas. Un jau Jesaja 600 gadus pirms Kristus dzimšanas jau to pravietoja. Tas ir par Jēzu. Taču viņš, Jēzus, nesa mūsu sērgas un ciešanas. Un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev. Iedomājies, ja Jēzus uzlika tavas sāpes, ja tev tagad šī brīdī kaut kas sāp, Jēzus uzlika sev 2000 gadus atpakaļ. Kāpēc tev vēl jāsāp ir? Tu saki, kungs, es tev pateicos, ka tu uzliki manas sāpes uz sevi, un man vairs nesāp. Man nav visas sāpes prom no manis. Man tas nepieder, es dzīvoju gara dzīvības likumā. Kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dievu satriektu un nomocītu. Viņš, Jēzus, bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ. Redzi, šeit ir tā pestīšanas, tā grēka lieta, ka viņš samaksāja. Un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Tajā pašā Kristus nopelnā, ka viņš nomira un samaksāja milzīgu man tas vārds pazuda, tādu kriminālu cilvēka nāvi, šausmīgu nāvi. Tas nebija vienkārši apgūlās un nomira. Nē, viņš tika spīdzināts, viņš tika sists, viņš tika krustā sists, un viņš cieta ne tikai, lai mums dabūtu šo grēku piedošanu, tāpēc, ka pestīšana, ko viņš sagādā, ietver pestīšanu visam cilvēkam. Garam, dvēselē un ķermenim. Un šeit ir skaidri pateikts, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Tātad, ja mēs šo dziedināšanu nesaņemam, ir pagājis kāds laiks, piemēram, kā varētu būt kādiem kristiešiem, un tu saki, kāpēc es vēl neesmu dziedināts? Es taču zinu to pantu, es jau zinu labāk nekā mācītāji, es varu no galvas jau beigas pateikt. Tad tu saproti, ka problēma nav ar Dievu. Tu nevar nākt pie Dieva ar tādu burbuli. Kur man dziedināšana? Kāpēc Dievs man nav dziedinājis? It kā tā būtu viņa vaina. Dievs ir visu jau sagādājis. Bet tev jānāk pie Dieva un jāprasa, kungs, dod man žēlastību, nāc drosmīgi pie viņa žēlastības troņa. Un saki, dod man žēlastību. Vispirms, ja tu esi kurnējis, lūdz piedošanu. Tas ir vispirms. Un tad, kungs, dod man žēlastību saprast,
kur ir mana kļūda, dod man žēlastību, ka es varu ieraudzīt, kur es kaut ko daru nepareizi, kur es kaut ko nesaprotu. Dod man žēlastību, lai es varu saņemt to, ko tu jau esi priekš manis sagatavojis. Paliec šajā pazemības stāvoklī, tam tev vajag pazemību. Tāpat tad, kad tu lasi Dievu vārdu, lai mainītu savus domas, tev vajag pazemību. Liec malā savu stūrgalvību. Daudz kristieši ir stūrgalvīgi. Un tas ir smieklīgi. Angļu valodā tas vārds stūrgalvīgs, viņš ir stūrkaklīgs. Un tur ir labi izskaidrot, tā kā, ka tev kakls ir uz vienu vietu tikai galvu tur, un tu nepagriezies ne pa labi, ne pa kreisi. Ja? Daudz kristieši ir ar stūrgalvīgi, ar četrkantainām galvām. Ja? Stūra galva. Saka, es neesmu stūrgalvīgs. Es esmu pazemīgs. Es pieņemu Dievu dziedināšanu. Alleluja! Nu tātad šajā vietā mēs šeit apstāsimies, un rīt mēs turpināsim runāt, ja Dievs vēlēs, atkal pulkstens 12. pieslēdzies, un mēs runāsim par piedošanu pašam sev. Citreiz mēs neesam sev piedevuši, un tas mūs traucē saņemt dziedināšanu. Un arī atkārtosim kādas lietas par savu identitāti un mācīsimies tālāk par identitāti Jēzu Kristu. Alleluja! Lai Dievs tev svētī, kungs, es tev pateicos par katru vienu, kurš ir stiprināts ticībā. Paldies, ka tava svētā gara gaisma, tavs pārdabiskais lukturis ir spīdējis mūsu sirdīs, un viņš ir cēlis mūsu ticībā, viņš ir parādījis kādas problēmas mūsu dzīvē, ko mēs liekam malā, viņš ir parādījis, ko mums vajag darīt, lai mēs sevi celtu ticībā, uzticēšanās tavam vārdam, drosmīgi, ka mēs varam pieiet un zināt, ka tu nekad nemelo, tu esi uzticams savam vārdam. Paldies tev par tavu žēlstības darbu, ko tu dari mūsu sirdīs un dzīvēs, mūsu ķermeņos, Jēzus vārdā. Āmen! Paliec pārdomājot Dievu vārdu, nepārdomā sātana muļķības, pārdomā, runā uz sevi Dievu vārdu, līdz kamēr pilnībā izpaudīsies dievišķā dziedināšana. Jēzus vārdā. Āmen!